Pēdējās nedēļās, un noteikti arī šī diena ir īstā, lai pateiktu milzīgi paldies visiem tiem cilvēkiem, kas veidojuši Latvijas televīzijas vēsturi. Viens no šiem īpašiem cilvēkiem ir arī Olga Utkina. Ar viņu tikās mūsu kolēģi Linda Krūmiņa. Vairāk nekā 40 gadi Latvijas televīzijā Olgu Utkinu padarīja par leģendāru ētera personību, bet viņa radīja pārraides, kas neaizmirstami padarīja paša televīziju. 90. dzimšanas dienas priekšvakarā viņa mundri nojopa Jaunmārupi, bet atceroties piedzīvoto teica, ka ir laimīga. Tad, kad pirmo reizi parādīja televīziju, es toreiz Tukuma avīzē strādāju, bija tikai viens televizors pa visu Tukumu. Tas bija pastā, mēs aizgājām, es domāju, vai cik jauki, jo man patika vizuālais. Es pati ņēmu kādreiz fotoaparātu līdzi, un kad es rakstīju, tad es ņēmu bildes priekšā. Atkal līst, rudenīgs lietus. 1958. gadā liktenis piespēlēja tikšanos ar Panorāmas vadību, kas vervēja ārštata darbiniekus. Olga pieteicās kā pirmā un uzstāja, ka vēlas veidot stāstus par Latvijas laukiem. Es teicu, tikai pie zemniekiem. Es gribu zemnieks, tie mani cilvēki. Es bērnībā ganos gāju. Iespējams, tieši ganu dienas noteica Olgas nākotnes izvēle – kļūt par žurnālisti. Lopiņu pieskatīt netālu no neredzīgā Indriķa kapa vietas, un toreiz 8-gadīgā meitene sapņoja, kaut varētu veidot stāstus kā savulaik Indriķis. Es kādreiz iedomājos, ka es arī rakstīšu. Es apgūlos zālē, aizvien acis, ka es būšu neredzīgais Indriķis. Tur tās acis ciet, nekas nenāk. Paver acis, skatos mākonis. Mākonī var redzēt aitiņas, savu mammu redzēju, visu kaut kas. Es tādu sapņotāju. Tiesa nevis par sapņotāju, bet gan par profesionāli līdz kaulam. Olgu dēvē kolēģi, kam izdevies strādāt kopā ar viņu. Un viņa vien pasmaida par tiem, kuri Olgai nespēja noticēt karjeras pirmsākumos. Tad, kad bija pirmais seminārs Vissavienības, un es arī aizbraucu, un tur bija no visas Padomju Savienības lauku redaktori. Zābakos saģērbušies tādi pamatīgi vīri no Sibīrijas, no dienvidiem, tur tādi melnie un viss. Un es biju viena ar augstpapēžu kurpītēm, un tur tas viens teica, ēta fifka dolga ņiviņižit. Sievišķīgi, bet pašpārliecināta Olga ir likusi nervozēt daudziem. Gados, kad tiešajā eterā gāja vien iepriekš saplānots un saskaņots intervijas, viņa drosmīgi uzdeva arī neērtus jautājumus. Spilgts piemērs ir intervija ar LPSR lauksaimniecības ministra vietnieku Jāni Sprogu. Ieejam kadrā, skatos, Sprogu nolīdz jau priekšā papīru. Mēs bijām pirmie lauka redakcija, kas cīnījās pret papīru. Un viņš sāks man lasīt viņu, un jautājums viņš jau man sagatavojas, ko viņš. Es saku, ziniet, ko mēs bez papīriem. Paņemiet to nost. Tas jums, un pieiet režisors un paņem nost. Tikko sākās raidījums, viņš izvelk no kabatas otro eksemplāru, noliek uz galvu. Es teicu, bieži Sprogu, tas jums noderēs atskaitēm, bet tagad parunāsim, es arī biju Jēkabpilī. Olga teica, ka spītība, kas daudz viņai palīdzējusi, ir gēnos. Tēvs latvietis, mamma pa pusē somieta, pa pusē krievieta. Tomēr visnozīmīgāk bijis tas, ka izvēlētais darbs izrādījies patiesa sirdslieta. Man lielākais gandarījums ir vispirms, ka es pati jūtos ļoti laimīgi, ka es varu darīt to darbu, kas man patīk. Un bija gandarīt, ka cilvēkiem arī dažkārt patika, dažkārt nepatika, ka es dabūju ļoti daudz labus draugus. Gadiem ejot, nekas nav mainījies. Žurnālistika ir un būs viena no visaizraujošākajām profesijām, pārliecināta Olga. Žurnālistika ir interesanti, ka tu esi tomēr visu notikumu centrā, un ja tu esi labs žurnālists, tu vari arī vēsturi pagriezt. Tā kā vajag, ja tu esi labs žurnālists. Ja tu tikai zini, kā vājaga un kā tur valdība diktē, tad tu izdara vairāk slikt. Tu vari izdarīt slikt un tā. Tā kā jābūt ļoti godīgam un vienmēr jābūt faktiski iekšējiem cenzoram, ka tev nav jāgaida, kā tev pateiks priekšā, vai to drīkst vai nedrīkst. 6. novembrī Latvijas televīzijas svin savu 60. dzimšanas dienu, un ik viens, kurš jūtas piederīgs Latvijas televīzijai, ir aicināts to darīt kopā ar mums. Linda Krūmiņa, Aivars Kalniņš, Latvijas televīzija.